Labdien visiem! Atkal es, Olga Zeltiņa, ar jums raidījumā starp mums meistariem runājot. Un pēc jūsu vairākiem lūgumiem šodien mēs parunāsim par molekulāro bāzi. Tātad, kas ir molekulārā bāze, kā viņu pielietot un kādus rezultātus tā sniedz? Ķeramies pie darba. Šeit man ir sagatavoti nadziņi. Es jau visu sagatavoju, un ja jūs gribat redzēt, kā es to daru, jūs varat apskatīties šeit. Un tāpat, ko darīt, lai nadziņi neizskatītos apaļi, bet būtu smuki ar paralēlām maliņām, to jūs varat apskatīties raidījumā Oliņu nadziņi. Sagatavots nags man ir līdz tam brīdim, kamēr viņš ir attalkots. Un pēc attalkošanas nākošais solis ir molekulārā bāze. Molekulāra bāze darbojās uz visiem nadziņiem. Tie, kuri ir labā stāvoklī, un arī uz tiem, kuri nav īpaši labā stāvoklī, un ir īpaši ieteicama tiem nadziņiem, kuri šķeļās. Jo lietojot molekulāro bāzi, mūsu klientiem nagi pārstās šķelties. Kā notiek šis te molekulārās bāzes uzklāšana? Molekulāro bāzi mēs ierīvējam nadziņā šādā veidā, sākam no augšas un līdz kutikulas zonai pārvelkam. Otrā pusītē sākam no augšas līdz kutikulas zonai pārvelkam. Un šeit daram tieši to pašu. Tālāk mums ir jāizpako naga brīvā mala. Mēs varam to darīt šādi. Mēs varam to darīt arī šādi. It sevišķi, ja nadziņš ir ļoti īsiņš. Molekulāra bāze pēc savas konsistences ir tik plāna, cik vien tas ir iespējams. Un tieši tāpēc, kad mēs taisam gelakas pārklājumu izmantojot molekulāro bāzi, mūsu nagi izskatās īpaši dabīgi. To jūs redzēsiet beigās. Laiciņš ir pagājis, lampā mēs turējam molekulāro bāzi 20-30 sekundiņas. Ja mūsu klientam nagi šķeļās, jeb ir ļoti plāni, ko es saucu par papīra nadziņiem, tad šajā gadījumā mēs darītu sekojoši. Mēs ar vaipofu līdzeklīti noņemtu lipīgo slāni, šādi, paņemtu vīlīti 240 griti, un vēlreiz pārvīlētu naga brīvo malu. Lūk šādi. Noņemam visus puteklīšus nost un pārklājam ar bāzi vēlreiz. Ļoti plāni kutikulas un naga plātnes zonā. Ja jūs varat redzēt, tad pilnīgi ar plakanu otiņu. Un tieši tāpat mēs pārklājam naga brīvo malu, tā kā aizpakojam vēlreiz. Šīs pakojums būs ļoti labi noturīgs. Un liekam lampā atkal uz 30 sekundiņām. Pateicoties šīs bāzes molekulu savienojumam, viņa dod stipru saķeri ar dabīgo nagu. Aizsargāja to no jebkādiem bojājumiem. Tajā pašā laikā novērš šķelšanos un veicina naga augšanu. Šī bāze nesatur skābi un tāpēc ir īpaši labvēlīga dabīgam nagam. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Šeit es veikšu pārklāšanu ar gēlaciņu. Lūk, šādi akurāti visu pamatiņu. Un pēc tam tieši tāpatās mēs pakojam naga brīvo maliņu. Aizpakojam brīvo maliņu, vēlreiz pārvelkam visam pāri. Lūk šādi un liekam lampā uz 30 sekundēm. Tad laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā un liekam otro kārtu. Vēlreiz pārpakojam naga brīvo maliņu. Un atkal pārvelkam visam pāri.
Un tagad es to visu izdarīšu pārējiem nadziņiem. Tagad, kad visi nadziņi ir pārklāti ar molekulāro bāzi un geleciņu, es jums parādīšu dizainu. Un dizainu es veidošu ar rožu dizaina geleciņu. Pirms tam vēl tomēr dažus nadziņus es pārklāšu ar spīdumiņiem. Šie spīdumiņi ir ļoti piesātināti un viņi paši klājās. Lampā 30 sekundes. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Lūk, šādi viss izskatās. Šo tie dizainiņi es varu veikt ar šiem dizaina roz geleciņām, kā pamatiņu, un baltais tonītis ir tas, kas taisīs rozītes šajā gadījumā. Tātad pirmais variants, es varu paņemt melno rozu dizaina gēliņu, un piemēram šeit kaut vai pa vidiņu es novelku strīpiņu, lūk šādi. Un pēc tam ar balto varu sākt veidot puķītes. Lūk, šādā veidā man ir jāsaliek punktiņi. Pēc tam es varu katram no viņiem savilkt uz vidiņu. Redziet, dizains jau ir izveidojies, es varu turpināt, es varu beigt. Piemēram, šis būtu viens variants, kā mēs varam uztaisīt dizainiņu. Tagad es to visu notīrīšu nost, lai rādītu jums tālāk. Tagad es varu uzlikt vienkārši vienu punktu, otru punktu. Savelku šo punktiņu, periodiski slaucot otu kā zvaigznīti uz visām pusītēm. 5, 6, kā jūs gribat. Un druscītiņu pagaidu. Druscītiņu pagaidu un tagad šeit sāku vilkt uz vidu, taisīt lapiņas. Lūk, šādi. Izveidojas tādas puķītes. Ja es gribu vēl paspēlēties, es varu paņemt melno gēliņu, piemēram šeit vidiņu šādi iegriezt. Un liekam lampā. Šobrīd es paņemšu bordo geleciņu. Un šeit salikšu punktiņus. Lūk, šādi. Arī tāds variants var būt. Lūk, un nākošais variants es izvēlēšos melno pamatiņu. Šādā veidā pārklāšu un izveidošu nākošās puķītes. Punktiņš, komatiņš. Punktiņš, komatiņš. Punktiņš uz vienu pusi, uz otru. Lūk, šādi mēs viņu varam likt lampā. Vai vēl šeit ar melno iegriežam vēl lielāku puķītes vidiņu. Un to pašu es izdarīšu otram nagam. Tad šeit es paņemšu balto pamatiņu. Pārklāšu te pāri, piemēram pusīti, un paņemšu bordīgo tonīti, un mēs uztaisīsim tādu abstrakcijas dizainiņu, uzliekam strīpiņu, saliekam punktiņus, un vēl vienu strīpiņu. Lūk. Šādā veidā mēs varam pārklāt jebkuru naga daļu. Vai visu, vai daļu, vai kaut kādas strīpiņas. Šajā brīdī mēs varam likt lampā, bet es turpināšu spēlēties. Notīram visu nost un turpinam no sākuma. Atkal baltu pamatiņu. Ļoti, 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 ļoti plāni. Cik plāni mēs varam uzlikt. Un turpinam strādāt. Šeit es varu salikt punktiņus, 5 lapiņas. Šeit es salieku punktiņus, atkal tās pašas lapiņas. Varam atstāt šādi, pēc tam izveidojot vidiņu. Varam vēl pabīdīt šādi. Lūk, šādi. Ejam tālāk.
atkal balto pamatiņu visam nadziņam vai daļai, kā jūs vēlaties. 3 punktus, kurus pabīdam uz sāniem. Šādi no vidus uz sāniem. Un pēc tam, lūk, šādā veidā iebīdam iekšā, izveidojot jau savādāku ziediņu. Lūk tā. Un tīram nost. Un, protams, visu iemīlēto dizainiņu, kas ir pašas rozītes. Mēs varam izveidot viņu visam nagam, varam kaut kādai daļai. Es jums parādīšu gan pirmo, gan otro variantu. Un šeit mēs strādājam šādi. Komatiņš, 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 te ir viņa un uz abām pusēm. Un tieši tāpatās šeit pieliekam klāt komatiņš. Šeit komatiņš, jeb skaviņa, punktiņš uz abām pusēm izvelkam. Lūk, šādu dizainu jūs varat dabūt vai nu kaut kāda naga daļā, vai nu visam nadziņam pāri. Tad turpinam to pašu, pārklājam pāri visam nadziņam, ļoti, 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 ļoti plāni. Punktiņš, komatiņš, punktiņš, komatiņš. Punktiņš uz vienu pusi, uz otru, punktiņš uz vienu pusi, uz otru. Lūk, šādi. Druscītiņu pagaidam. Vēl mēs varam vidiņu iegriezt tādu lielāku. Tas notiek šādi. Pieliekam punktiņu un šeit iegriežam. Un šajā brīdī mēs viņu liekam lampā uz 30 sekundēm. Pēc mirklīša es uztaisīšu otru nadziņu. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Lūk, šādi izskatās. Un kā pēdējo mums ir jāpārklāj ar topu. Un pārklāšanai ar topu, ja es gribu saglabāt šādu spoguļu efektu, es izvēlētos quick topu bez lipīgā slāņa. Bet šeit es gribu izmantot matēto topu. Bez lipīgā slāņa, tieši tiem nadziņiem, uz kuriem nav rozes. Lūk, šādā veidā mēs pārklājam ar matēto topu, bet tur, kur mums ir rozes, mēs pārklājam ar quick topu. Un aizpakojam brīvo maliņu. Liekam lampā 30 sekundes. Laiks ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Lūk, šādi izskatās mūsu nadziņi. Protams, pēdējais tā ir ieeļošana. Ieeļojam nadziņus. Ar sausu lupatiņu noslaukam. Ko tad mēs šodien izdarījām? Mēs stiprinājām nadziņus ar molekulāro bāzi, pārklājam ar gelaciņu un veicam dizainu ar roze dizaina gelaku. Un tagad pienācis laiks manam jautājumam jums, un viņš ir sekojošs. Kādas 3 funkcijas pilda molekulārā bāze, un viens laimīgais savā īpašumā iegūst tieši šo produktiņu? Šim raidījumam man ir viss, gaidīšu jūsu atbildes un ierosinājumus nākamajiem raidījumiem.